Lirisks ievads. Jā, šis mans skaņdarbs. Ir kaut kāds laiks braukāt uz Gauju, nu, tāds pieturas vietas uz Gauju, un Gauja it kā, nu, tā kā baznīca. Reizēm, kad tevi nomierina un dod kaut kādu padomu. Nu, Kurzemniekiem tāpat ir ar jūru, var tev pateikt. Jā, tieši tās pašas izjūtas. Interesanti, vai ne? Jā. Es vienu brīdi strādāju Zvejnieku ciemā, tas ir Saukrasti mūzikas skolā. Un es vienmēr pirms stundām tā mūzikas skola blakus jūrai, vispirms aizgāju uz jūru, pastaigāju pa kāpām, jo tur interesanti, ka tā jūra vienmēr bija savādāka. Tā kā meitene. Un tad gāja atpakaļ stundām. Vienmēr savādāk. Kā meitenes, jā. Nu, jā. Uzfrišinās, pārģērbis un tevi sagaida. Un dusmojas dažkārt. Jā. Samīļo. Jā, arī samīļo, jā. Nu, un tad tu uzlādējies, un tad tu gāji, kā teikt, atkal lādēties ārā pie tiem skolniekiem. Jā. Īstenībā Saukrastos Zvejnieku ciemā tur bērni visi bija ļoti labi mācījās. Labi, vienkārši tas bija prieks. Tāda, kam tas interesēja, nevis kas tur nāca ķeksīšu pēc. Jā, jo tā jau nav obligāti gal galā, vai ne? Tas jau ir tāda paša interese, kas nu, ko es varu teikt, un patīkami, ka tu esi to, nu, kā teikt, to pēcecību atkal kaut ko iedevis, kaut ko parādījis kādam ceļu, kādam jaunajam, vai ne? Un viņš tagad skatīsies, viņš patīkšanās ģitāru, redzēs, būs, nebūs, vai ne? Vai klavieres paspēlēs. Nu. Jā, tas jau arī ļoti, tā kvalitāte ir tieši mūzikas akadēmijā, ja, augstākajās mūzikas iestādēs, kur pa pasniedzējiem ir jau izcili mūziķi. Nu, tā tam būtu jābūt. Piemēram, Martas brāļa krustēvs Krišāns Norvels, viņš izcils dziedātājs pierējis, viņš arī māca dziedāt, jā. Un līdz ar to tas tiem skolniekiem, studentiem ir wow. Nu, liels prieks pie tā. Autoritāte, principā, kā pēc loģikas. Jaunajiem vajag autoritāti, uz kuru vērtēt, skatīties, mācīties, šo to pārņemt, šo to varbūt domāt savādāk, nu, kā jau jaunie, vai ne? Jā. Man jau var tur parasti, nu, jums skolotājs būs tur dzērunīts autors. Nu, yes. Wow, jā. Mums tikko pastāstīšu, tikko mēs bijām intervijā Ķeipenē un skolotāja Santa, kad mēs teicām, kur mēs brauksim. Wow, viņa teica, man skolnieki dzērvenīti klausās, viņa lika tikai pateikt, viņa saka dzērvenīti klausās un zina vārdus, vai ne? Iedomājies, it kā neticam, nu, savā ziņā, vai ne? Jā, nu, man nesen piezvanīja no Limbažu rajona vienas sākumskola, bet, nu, pamatskolas, ka viņi piedalās Eiropas valstu skolu angļu konferencē, bet tad viņiem tur bija tātad šajā sajietā jāprezentē kāda no latviešu dziesmām. Tātad šie limbažnieki, ja, viņi izvēlējās dzērvenīti, nevis Raimonda Paula Ķiršu lietus vai tur kaut ko no Freda. No Freda, jā. Alumīnija cūku. Jā, arī sapcīt stāsts interesants, vai ne? Jā, tas tik forši, ka ir kaut kādas dziesmu nīcējuši dzērnīti, kur jau vairs nav mana, tā jau ir tautas dziesma, un viņa cilvēkiem ir vajadzīga. Kāpēc? Lai viņi paši atbild, es tur nezinu. Tepat šeit viņi es esmu uzrakstījis. Tieši šajās dzērvenītēs, jā? Jā, šajās mājās. Saki man lūdzu, tas dzērvenītes mājām nosaukums bija pirms tam, jeb dziesma bija pirms tam? Tu man pastāsti, kā tad īsti bija? Vispārībā dziesma sākās, man te māsica bija atbraukusi no Rīgas ar draudzenēm. Mēs aizgājām tur uz Purvu, tieši te Purvs nav tālu. Un viņas tur jau viena tur teica, nu kaut ko pa Purviņu tur tā. Un es jau ritmiski gājām meitenēm atpakaļ, jau veidojās tur teksts un melodija. Visu ļoti diezgan ātri tā dziesma.
ko es gribu teikt, tev tas iekšā bija, un tad tajā brīdī tās bumbiņas sakritā mozaīka tāda un tā dziesma iznāca. Jā, un galvenais, kad bija tāds laika posms 80. gadi, kad man interesēja latviešu tautas dziesmas. Un tad es centos izmantot senlatviešu tos vārdus, purviņā, sirsniņa tur. Jā, un domāju, labi, tad centīšos kaut ko uzrakstīt ar tiem senvārdiem. Tas bija īstenībā ļoti interesants piedzīvojums. Saprast, kā tad mūsu senči to visu ir rakstījuši. Redz, ka nostrādāja interesanti. Es jau pats nedomāju. Tas purvs, tā senču, ja tu teikti, gari tev iedeva, tā pērns, iedeva kaut kādu, tādu, vai ne tā vide, viss tev iedeva to visu, acīm redzot. Jā. Tas viss arī nāk no vecākiem. Mamma ļoti skaisti dziedāja. Arī gleznoja. Un arī radi, ka tas sabrauc vienmēr notika mūzika, dziedāja tur akordeonu un tā tālāk. Vienkārši es biju jau paņemts, slims biju jau ar mūziku jau. Tev nebija varianti, jā? Jā, mūzika it kā mani okupēja. Es esmu tava. Jā, skaidrs, jā. Labi un tā. Tā ir laba sajūta, darīt to, kas tev patīk un iznāk, vai ne, tas ir. Jā. Vecāki nopirka 2. klasītē jau akordeonu, jau tad es sāku mācīties akordeonu spēlēt. Bet tagad vispār neņemu. Kādreiz paņem gadā vienu reizi, pamēģinu, vai tur skan kaut kas. Jā, skan. Skan gan, jā. Nedaudz skan. Un te jau rekur akordeons, tas ir drusciņi vienkāršāk. Jā. Jā, varēja pazīt. Es nofiksēšu to, ko tu jau teici. Jā, Aivar, Dzervenīte ir kļuvusi par tautas dziesmu. Te nav variantu. Tas nav pārspīlēts. Tas tiešām ir, jā. Tā tas tiešām ir. Protams, daudz tādas dziesmas ir, bet ja mēs šurās runājam par Dzervenīti, tā ir tautas dziesma, jā. Un tā ir. Jā. Rudzupuķis arī bija. Tas bija kases gabals, cik es zinu, tieši tie producenti, kas izplatīja kasetes, jā, visi tie tirgi bija ar kasetēm, tur un tā Rudzupuķis tur visi izplatīja un tirgoja, un būtībā visi stāvus bagāti ar Rudzupuķiem palika. Viņi paši man teica, tikai vajadzēja... Ar tavām puķēm, man ir tavām. Jā, gaidi mani daļa pilsētniec, kamēr es vēl Rudzupuķēsēju. Jā, Zeļi to dziesmu. Es zinu, jā. Izlaida, jā, viņi nezināja, kas autors, bet... Pat nezināja, jā? Nezināja, viņi kaut kādu ierakstu bija kaut kur dabūjuši. Un iepatikusies tā dziesma, ņēma ierakstīja un tad sameklēja mani šeit. Aha. Un redzi, te jau atkal tas stāsts, vai ne, ka tā dziesma iet to savu ceļu un tādā veidā nonāk. Jā, un tas Zeļiem es arī rakstīju. Mēs izveidām sadarbību, rakstīju gan pie melodijām dzeju, vai arī jau devu kādas gatavas dziesmas, vai arī tāda forša interesanta sadarbība bija, un viņi galvenais, jā, viņi arī, tad viņi, protams, bija vispopulārākie. Tā pa Latviju, viņi tur liekties tā arī bija. Viņi ir palikuši, viņi ir tajā, savā nišā viņi ir, un tur nav variantu. Un uzsvērsim, ka tie, kas vēl nezina, kad Aivars ir unikāls cilvēks tādā ziņā, ka viņš tai Dzervenītei gan tos vārdus, gan to mūziku ir salicis, kas ir, neteiksim, kad ļoti, tas vienalga ir unikāli mazliet, jā, jo parasti nav šāda, parasti ir simbioze kaut kāda, šeit ir viņš iztaisījis to. Jā. Tad, kad es pirmo dzeju, vai dzejoli sarakstīju. Kā lai pasaka, es jau viņu nesarakstīju. Bet es teiktu, ka mēs ar tevi sēžam, ja? Es atceros, ka man kaut kas to iedeva kaut kur it kā no tās puses. Te kaut kādi apmēram kaut kādi 60 metri it kā no tālienes manī tā kā ienāca kaut kāda dzeja. Es vienkārši tā, kas tad tas tāds? Bet es jau zināju, ka dzeja ir dzeja. Cik man gadi bija? Kad es
Es gāju kādā 5. 6. klasē, un tad es domāju, nu tas ir kaut kas unikāls, jo es taču neko tādu neesmu gribējis. Nu jā, viņi tev es vienkārši ņēmu pierakstīju. Viņi piesakās pēkšņi. Jā, un es domāju, nu labi, tas tāds... Un pierakstīja, jā, pat. Jā. Redzi, tas ir un galvenais tas notikums bija tāds, kad es domāju, tas ir kaut kas pārsteidzošs, jo man dzīvē vispārībā, tu kaut ko ieraugi, teiksim, kaut ko pilnīgi jaunu, pirmu kaut vai kosmisko raķeti, ko tu nekad dzīvē neesi redzējis, ja? Un pēc tam es domāju, nē, šito vairs neredzēšu. Pagāja kaut kādu nedēļu vai mēnesi, man atkal, nevis man prātā, bet vienkārši kaut kādā tā garīgajā dimensijā nāk tie teksti. Un it kā es viņus pats nemaz neražoju. Tas bija tik unikāli, es domāju, nu paga, kas tas ir? Ko tas vispār nozīmē? Un tad, tu sāki ar vārdiem, un tad liki klāt tādu pēc tam. Jā, un tad, kad man bija akordeons jau 2. klasītē, tad es arī pats arī jau sāku meklēt melodijas. Es domāju, nu te jāspēlē tā, ir jātur, jā. Bet vispārībā es taču arī varu, kaut ko tur paspēlēt uz akordeonu, kaut ko citu. Interesantas skaņas, vai ne? Nu jā, un tādā veidā. Un tad, kad gāju Murjaņu sportskolā, tur jau vispār man aizgāja. Lika tur domarakstus rakstīt, tas vienkārši pagriezu galvu uz logu, kaut ko sarakstīju dzeju, nevis domarakstus, bet dzeju. Lapšām! Es tā. Jā. Nes šurp, es aiznesu, bet skolotāja tik saprotoša bija, ka man tik bija domraksts. Jā, bet tev taču bija kaut kāds... Jā, bet es nododu tu iedod pavisam citu kaut ko, jā. Forši. Tas labi, jā. Jā, lieliski. Tas ir labi, ka skolotāji saprotoši tiešām, jā. Jo principā jau kā, neatbilst, tev varēja diskvalificēt. Jā. Un saki man tā interesanti, tad iznāk, tev tas algoritms ir vispirms tie vārdi un pēc tam tā mūzika, jā? Visādi ir. Jo mūzika man arī ļoti daudz nāk. Ļoti daudz. Būtībā es katru dienu varu ierakstīt diktafonā šīs te melodijas. Es nezinu tikai, kur to visu lai liek. Vienkārši to varētu visu cept katru dienu, jā. Kaut kas tāds, jā. Jā, bet ir... Kaut kas nostrīngšs. Tas tā kā akordi parādās, ja melodija ir vairāk, tā es jau nezinu, tu man pastāsti. Vienkārši vai nu es eju un veidojas kaut kāda tā kā melodija. Teiksim, tas ir labs, ja? Tad es, piemēram, ņemu diktafonā ierakstu, bet es tur neatvasinu daudz. Citi ļoti daudz grib komponēt, bet es vienkārši, es tā dzīvoju. Protams, ka tas laikam jau nepareizi. Piemēram, ir arī, kur dzeju, es sarakstu dzeju, jā. Un to, dziesmu, ko es tev nosūtīju, principā tā dzeja bija jau man iepriekš uzrakstījusies, un mūzika tad nāca klāt tikai pēc gada. Tas ir ļoti reti. Aha, bet tā ir, jā? Jā, šitā dziesma. Es klejošu gar braslu, ar ūdens saņķiku ķešā, uz kraujas, kur aptur vēju, tevi satikšu meitenīt vēsā. Atceries, toreiz pirms dienām, spēju ticēt, es tā mazulīja. Tādā veidā. Jā. Tā vieta, tas atceries, tas ir, tas ielauž sirdi mazliet. Tas ir tas, jā. Tas mazliet laustais atceries. Tur, jā. Jā. Un tad jau ir visādi varianti. Kā ļoti kaut kāda interesanta ideja, ko ļoti gribēja uzrakstīt. Viņa ir, bet tu viņu nevari atvasināt. Tā kā aritmētisks uzdevums. Nedodas rokās, var teikt, jā? Nedodas. Un man, piemēram, viena dziesma, kura nedodas rokās jau,
Nu, 15 gadus, Jā? piemēram, jā. Bet, nu, ideja ir ļoti Tad tu zini ideju, to tēmu, jā, it kā, bet tu nevari dabūt to Jā, tur tie kauli ir, tā gaļa nav, jā, tā. Bet es puisīts palieku cauros zābakos, tur, kur mana zaļā pasaulē puķu paklājos. Nu jā, melodija it kā ir, tekstu nevaru salikt nekādīgi. Es sev atceros kā maziņus, atceros, man zābaki bija cauri, un tad es puisīts ieraugu, tur kaut kāds lidmašīnas lidoja, un tad... Tu te pie zemes ar cauriem zābakiem. Jā, un tad guļu tur dārzā, skatos uz mārītēm, pie puķēm tur tā un aizmiegu. Un tad man nāk šī bērnības atmiņa, tā kā veidojas uz to dziesmu. Jā. Tas ir interesanti, pasies pat tādas senas, it kā atmiņas. Jā, nu loģiski, bērnības atmiņas īstenībā ir ļoti iededzināts. Vienkārši tu esi paņēmis vienu tādu spilgtu niansu un tagad to mēģini. Jā. Jā, ļoti interesanti. Ir arī dziesmas, kurām vienkārši vēl otra pantiņa, piemēram, nav. Jā, jo būtībā dzejas rakstīšana ir liela atbildība. Es to tā uzskatu, jo es esmu mācījies, man ir mācījuši tādi ļoti spēcīgi dzejas grandi, Valdis Attēls un Egils Bārs, nu, vienkārši man paveicās. Un tad, kad es kaut ko uzrakstīju, te viņi tur tā pie krāsnes tā, to manu labāko dzeju krāsni iemet iekšā pelnus pa virsu, jā. Un tu šitā gan nerakstīsi, jā. Un tāpēc es, ja rakstu vārdus pie dziesmām, tad, es jūtu to lielo atbildību, ka tur vismaz kaut kādai vērtībai jābūt. Jā, protams. Dzejiskai vērtībai. Protams. Nē, citi var to darīt, jā. Lai viņi dara un viss viņiem notiek, jo cilvēkiem arī vajag vienkāršu dzeju un tā tālāk. Bet man ir tā. Jā. Nu, laiks dziesmai vienai. Domā? Jā. Jaunu dziesmu var nodziedāt. Gadu veca dziesmu, piemēram. Tas tāda pamācība. Mīlestībā. Ļoti aktuāli. Vienmēr aktuāli. Tā ir tēma, kas ir vienmēr aktuāla. Mīlēt mēs, laikam dzīvi ir par īsu, lai iemācītos mīlēt, vai ne? Jā, mīlestība būtībā ir darbs. Ja tu nestrādā, tad nekas tur var arī nesanākt. Nē, jāstrādā noteikti pie var arī mīlestības. nesanākt, jā. Tad viena dziesmiņa. Vienu rozi no sirds, gaismiņas mūsu logā, gribu šodien dāvināt savai mīļai, vīna glāzi pret sāpēm, šokolādi uz spilvanām, lai kad manis namājās, tu būtu priecīga. Labāk, lai tev manis pietrūks, nekā paliek pāri, ja tu kādreiz ilgojies, tad es arī. Labāk, lai tev manis pietrūks, nekā paliek pāri, ja tu kādreiz ilgojies, tad es arī. Un vakara krāšņums mums pāri liesmodams nāk, bet lielāks tavs skaistums, kad manī tu skatīties sāc. Ar rozes tevi sveicu, ar smaidu paldies, draugs. Par to, ka tevi redzu, par to, ka man laimes tik daudz. Labāk, lai tev manis pietrūks, nekā paliek pāri, ja tu kādreiz ilgojies, tad es arī. Labāk, lai tev manis pietrūks, nekā paliek pāri, ja tu kādreiz ilgojies, tad es arī.
Jā, paņēma. Kurš zemnieks sirds paņēma? Mīļi, jā. Tas ir darbs, ko tu dari, kas tev patīk un kas tev izdodās. Tas ir, jā, tur nav ko slēpt. Es atceros savas sajūtas. Tu jau zini, es jaunībā diskotēkas spēlēju. Un jāsapcīt, tā jau arī bija. Parādījās dzērvenīte, kaut kāds lapšāns. Padomājuši, ferums atvainojas. Pirmais bija ferum, jā, tad lapšāns pat nebija, bija ferum, jā. Viss kārtībā, bet gāju uz urrā. Pēc tam, jā, parādījās tikai lapšāns. Sākumā bija ferum, jā. Mūsu tie koncerti bija, jau, piemēram, Priekuļos, ja, tur bijām mēs, tad, piemēram, arī Līvi, ļoti apmeklēts tas Priekuļu selekcijas, tas klubs bija, ja. Mums bija lielāka apmeklētība nekā Līviem, mums bija rekords 550 cilvēki, tas vienā klubā. Klubā, jā. Ne jau kaut kādā sporta zālē. Jā, es saprotu, tas ir tie laiki, kad cilvēki uz laukiem, pat uz laukiem ne, bet nosacīti ne metropolēs bija ļoti daudz un arī sanāca kopā uz tādiem. Jā, tur bija interesanti, kā mēs tur izveidojāmies, ka būtībā diskotēka. Tā bija arī diezgan slavena Kolibri diskotēka. Jā, zinu, Jūris Laksdiņš, viņš diskotēkā ietilpināja iekšā Es zinu, viņā bija tas koncepts, kā viņš teica, viņš ieliks iekšā tur. Un mēs tur parādījāmies diskotēkas laikā, grupa Ferrum, un tauta kaut kā toreiz jau nebija mobilē, bet izplatījās, ka tā ir ļoti interesanta grupa, un uz mums vienkārši sāka nākt tur ļoti daudz cilvēki. Jā, un paldies arī tieši diskotēku cilvēkiem, kuri, Juri pēc tam jau arī, protams, arī pratināja. Drošības dienesti. Tas ir neizbēgams. Tā tie bija tas laiks, jā. Un arī kluba vadītāji. Jā, protams. Arī kluba vadītāji dabūja atbildēt. Tad toreiz viss bija tā kā uz ūdens šķirtnes. Būs, nebūs. Tā mēs balansējām visu. To mēs zinām, jā. Mēs izcīnījām arī to atļauju uz konkursos, uz to skatēs, uz Liepājas Dzintaru. Mūs nepalaida. Par spīti tam, jā, nepalaida. Nepalaida, jā, un tad arī dzērvenī, tur viņi pēdējo speciāli ielaida 61. pēdējā mēnesī. Lai mēs neko nedabūtu. Jā. Viņa pēdējā oktobrī, tad no 61. vietas viņa aizskrēja līdz kaut kādai 7. tomēr. Bet jau aizbraucām uz sporta pili uz tiem, jau uz mikrofonu aptauju, ja, un tur arī mūsu grupa nebija nemaz sarakstā. Nebijām sarakstā. Jūs vienkārši neesat. Jā, pateica, ka mēs uzstāties nevarēsim. Es savācu mantas, un tā puiši mani ierāva atpakaļ un pateica, varēsim. Es saku, varēsim. Kā tad notika brīnums? Kas tad notika? Pastāsti, kāpēc? Tur, lai viņi stāsta, tie radio cilvēki visi, viņi jau vēl visi tur dzīvi ir. Interesanti, jā. Tad kaut kas bija, kaut kāds impulss. Jā, jo es atceros tieši tajā koncertā arī šo te dziesmu Sauciet kalpus. Jā. Tā, Zigmāra Liepiņa dziesma, jā. Viņa arī tika apturēta. Viņa iet, jā. Uzreiz pēkšņi tā fonogramma tā. Jā. Un, pat tādā brīdī, vai ne? Vispār apturēja, bet tur jau bija, viņi gudri strādāja. Šie te koncerti notika divu dienas sporta pilī. Jā. Sporta pilī, un to visu ierakstīja. Un mēs jau tā domājam, noslēguma koncerts viņiem taču nebūs, kur jaungadā rādīt. Bet es skatos, jā, rāda. Mēs sapratām, ka viņi parādīja vienkārši iepriekšējo ierakstu. Jo tur bija ģenerāli mēģinājumi ieraksti, viņi bija perfekti tādi. Jā, protams, tur jau viss ir atstrādāts. Jā. Vienīgais, ka mākslinieki drusciņi tā kā drusciņi vienkāršāk, bet šoreiz sanāca. Jā, kā Vanzovičs, laikam, viņš tad arī negāja uz priekšu, jo viņš ja mēģinājums, tad viņš tā vienkāršāk, bet noslēguma koncertā viņš aizgāja tā uz priekšu pie visas publikas un Sauciet kalpus. Sauciet kalpus, jā. 87. gads. Jā, es atceros to dziesmu, godīgi sakot, ieblieza, ieblieza. Jā. Tā, lēnām dozēja, mūziķi lēnām dozēja to mūziku.
Bet mums, diemžēl, bija tā Latvijas zelta brīvība, kuru mēs nevis dozējām, bet mēs laidām momentāli par Latvijas brīvību, un līdz ar to mums nebija tā iespēja. Jā, jūs bijāt kā teikt, paņēmuši par šerpu. Jūs vēl, šerpu, jā, tur, piemēram, piedziedājums bija tāds. Latvijas zelts, brīvība zelts, svešu kungu nevajag. Latvijas zelts, brīvība zelts, svešu kungu nevajag. Tas ir piedziedājums. Pantiņā tur noskumusi koklis raud, gaujā raud, sarkan zvaigžņu bruņinieks, nāvi draud, sarkan balta saule aust, baleriņus karā sauc, Latvijas zelts, brīvība zelts. Tad otrs pants. Nu ar Dievu tēvs māmiņ, mūžām mani neredzēt, labāk manu galvu ņēmām, nekā manu tēvu zem, Latvijas zelts. Publika, jaunieši pa cēsīm dienas laikā staigāja šitās dziesmas dziedā. Viņi saka, nu ko tā jūs nerakstat? Ko mēs varam ierakstīt? Pēc dzērunītes ierakstījām vēl 2 radio studijā, aizbraucam nākamajā dienā, skaņu režisors lieka magnetofonu, tukšs viss. Tukšs, jā. Pa nakti labie rūķīši izdzēsuši. Uzzinās, starp citu nesen tikai uzzināja, kad vienas durvis esot bijuši radio mājā, kur viens vīrs ne ar vienu nav sveicinājies. Kas? Neko, vienkārši pat taisno viņš gāja tajās durvīs iekšā, un tas esot bijis tas, kurš viss šitās lietas, nu ja viņam vajadzēja naktī aiziet tur ielikt to magnetofonu palaist, tad viņš vienkārši paņēma izdzēs ārā. Es ticu, jā. Un izdzēs nav grūti, kā mēs zinām, tas jau. Jā. Nu, ko, cilvēki visi, kāpēc tā kā ātrimoda un jūs Latvijas zelts brīvība, vai tad, taču vajag visiem. Vajag. Ko mēs varam izdarīt? Jā. Jūs darījāt, ko jūs varējāt īstenībā. Nu, mēs vienkārši drīkstējām braukt tikai no Cēsu rajona ārā, bet mēs, protams, nelegāli braucām arī citur. Teiksim, Rīgā tur ar slaveno Krievu grupu Kino. Ar Kino, jā. Viņi pirmo reizi viņi viesojās Latvijā, un tad mēs vispirms, tātad tas bija arhitektu namā, tas uz šitā te iela. Mēs, viņi pusi un Kino otru pusi. Tas bija iespaidīgi. To, ko mēs tur darījām, tas, Dambis pat man parādīja, ka viņam pat afiši ir saglabāta. Pat jā? Tā kā, jā. Un Lavents un Krasavickis abi divi sēdējuši un tirgojuši biļetes. Tā esot bijusi Rīgas partijas pirmā organizācijas slepenais koncerts. Nu, vecīt, ja tevi Lavens un Krasavickis biļetes tirgojas. Jā, mums jau nebija tur nekas, es tik gāju. Es atceros, bija tāds tumšs, tāds jauneklis. Es viņu atceros, un tā kā man puiši pateica, tas jau tev bankas prezidents Lavens. Tev bankas prezidents biļetes tirgojas, skan labi, jā. Nu, jā. Tā mums tā dziesma vēl bija Gaujas ozola, nu tas bija, tas arī bija, kā tur bija tā dziesma. Gaujas ozolos skan senas kokles, tautas dziesmā atmirts katrs zārs, manu senču asinis un sviedri, manas tautas dzīvinošais gārs. Nu, tāds ļoti iespējīga
dziesma. Mums viņa pat heavy metal stilā bija. Nu jā, kā jau Ferrum. Jā, it kā sākums tāds, un pēc tam jau aiziet. Aiziet riktīgi zāģis, jā. Jauz. Jā, tur, jo dzērvenīti, tas jau tāda dzērvenīti jau principā mūsu grupai nemaz neskaitījās. Es sapratu, ja tu teici, jā. Jo mēs sapratām tikai vienu, ka mums ar kaut kādām dziesmām jāaiziet, lai vismaz kaut cik populāri būtu. Un tad iesniedzām dzērvenīti, rudzupuķis un to skaudību, varbūt tu zināji. Es zinu, bet tu spēlē. Tavus trauslos plecus apskauj, matos puķa novītus skums. Tevi mīlēt skaudība man neļauj, Tagad sāpēm tikšanās ir mums. Mani visu atņem skaudība, atņem visu, kas bija skaists. Tagad pazaudētā mīlestība viena projām gaist. Jā, šitā bija trešā. Tad, jā, tā ir laba dziesma, šitā. Un tad bija tie tirdziņi saucamie, tā visas grupas varēja uz radio māju vest šīs te dziesmas, kuras viņi gribētu uz to mikrofonu. Un tad mēs aizvedām rudzupuķis, skaudību un dzērvenīti. Pauls bija tajā, Pauls tātad tajā komisijā bija Aldis Ermanbriks un Alnis Zaķis. Ermanbrikam kāds bija vārds, es neatceros. Aldis Ermanbriks. Jā. Un kas tur vēl bija? Kādi 5 cilvēki, es neatceros, bet es atceros, ka Zaķis bija Ermanbriks un Pauls. Un Pauls būtībā to vadīja to komisiju. Viņš arī, viņi noklausījās tās dziesmas, es koridorā stāvēju, un Pauls izgāja ārā. No lapšām nāca iekšā. Jo, Pauls pat, jā. Un ko teica? Tā. Tu pats tur domā, kuras tad jums tās dziesmas varētu rakstīt. Es saku, varbūt, ka to dzērvenīt. Pauls, jā. Mēs tev tā apspriedāmies, tad varat arī to dzērvenīt rakstīt. Tā tas notika. Ja mēs domājam, te varēsim rakstīt visu laiku, ko gribēsim. Neko nevarēja. Viss bija aizsists ciet, un te viņi uzzināja, ka mēs ar to grupu kino, viņi vispārībā traki tie drošībnieki palika. Jā, tas bija atkal bija tāds indikators, vai ne, kad viņiem, jā, tas bija atkal. Ļoti žēl, ka Viktors Cojs nositās galvenais Latvijā. Jā, un tieši Latvijā. Jā, ļoti žēl, jo tur būtu daudz vēl. Viņš vēl daudz būtu iedevis un vēl dot vēl ar vienu. Tāpat kā Grebenščikovs. Jā. Grebenščikovs jau tieši Cojam palīdzēja arī attīstīties. Mums jau arī tad cēsīs tā brālība mūziķi tāda bija, ka mēs viens otram palīdzējām. Jā, tā. Ļoti foršs stāsts tāds. Un es gribu uzsvērt to cilvēkiem, kas varbūt tā dzirdēja vēlreiz to, ka tas bija 87. gads, bija runa par šīm dziesmām, kad mēs visi īstenībā vēl slava KPSS gandrīz vai ne, tas jau bija, tas nav 95. vai 92. Tas ir 87. un tas ir būtiski, vai ne? Jā, Gunti, bet tomēr šī te Latvijas zelta brīvība, tā dziesma, viņa jau bija, mēs jau viņu izpildījām 1985. gadā. Pat 5. jau, jā. Tā kā, ne tikai. Tur bija ļoti daudz tās pretpadomju gabali. Tas bija, tur arī spīdmetāla stilā, vai ne? Un tur visapkārt mird, kas laikam ir, ka visos stūros. Mēs savu zemi esam pārvērtuši domos. Jā, un tieši šito mēs tur ierakstījām, jo Rīga tad baigi smirdē. Tur visi tie turņi, tie skurstiņi, viss bija taču tā atceraties. Jā? Gan, jā. Visur kūpēja, un tad es to labu tekstu uztaisīju. Ko jūs gribējāt šito dziesmu Latvijā palaist? Jā, Lapšān, ko tu domā vispār? Jā. Tu vienmēr esi bijis tāds, tu esi bijis varai neērts, jo, kāpēc? Es pateikšu, tu ej savu taisnu muguru, vai ne, pēc savas pārliecības, arī šajos laikos tu tā dari. Jā, aizgāju, es domāju tā, aiziešu pie Saimas, padziedāšu ritīgi daudz dziesmiņas, jā. Tajā dienā, kad deputāti pieņems sev atkal
rakstīs sev naudu, rakstīs sev naudu. Un budžetu elektrībai, saprot, jo es jau man nav ko malku tagad zāģēt, jo 3 fāzes tagad man vairs nav, es negribēju viņiem maksāt tik milzīgu naudu, un nav ko malku. Un tas ir valsts uzņēmums, 50 cik tur procenti, nebūsim sīkumā. Jā, un es kāpēc no rīta pie rīta kafijas, kad es jau pirms devos uz Rīgu, man es kāpēc ienāca prātā pavisam cits teksts. Es domāju, kā es tur dziedāšu dziesmas, bet īstenībā bija tas teksts Saimas namā. Jo mani bērni komponē repus visu kaut ko. Jā. Es iedomājos, Saimas namā zagļi sēž, kara laikā naudu plēž. Un es domāju, kam man tas vajadzīgs? Vispār, ko tas nozīmē? Es taču šodien Rīgā dziedāšu dziesmas. Jā. Bet izrādījās, ka man pienāca policists un pateica, jūs te nevarēsiet dziedāt, kāpēc nē? Jā, kāpēc nē? Es saku, te ir atļauts, jā. Bet es sapratu, ka viņš mani vai ķers vai ko, jo tas bija brīdinājums. Es noštimēju ģitāru muļķis, jo man vienmēr patīk, ka labi noštimēju ģitāru, es taču varēju ņemt un ātri iet tur, bet es ļoti ātri paņēmu un nodziedāju, to norepoju tieši gar Saimas nama. Drusciņi paskrēju nosnes kāpēc. Man uzreiz viņi paņēma ciet. Paņēma ciet, un tur vienkārši kaut kāds 3 stundas viņi tur mani mocīja. Nesita, protams, bet fiziski viņi man šitas mediators, tieši asais mediators, redzi kā? Jā. Man viņš bija rokā, jo es tad to repu tā dziedāju. Un viņš man tā saspieda to roku. Jo, saprot, policistam es jau lauku čalis esmu, es jau varu viņam pretoties, bet nedrīkst. Jā, bet nedrīkst. Vienkārši tas, viņš ir darbā, jā. Jā, viņš ir darbā. Viņš izpild dienestu. Es viņam saku, klausies, tu vispār pārtrauc, tu man nenormāli spied, man tur mediators ir iekšā. Tad viņš tomēr saprata, jā. Un tieši tas cilvēks pēc tam vēl viņš mani pazemoja visādos veidos. Tieši tas cilvēks. Ja? Viņš man ilgi vēl to roku spieda to mediatoru. Tas ir viņa uzdevums. Viņš gribēja tevi redzēt ar mazliet līku muguriņu vecīt. Kas jau jauns, visas varas to grib. Visām varām vajadzīgi ir līdzskrējēji, nevis oponenti. Tas jau nekas jauns. Un tad visi gribēja saprast, vai es ar kādu esmu, kāds man samaksājis. Jā, kurš tev angažēja, kurš tev samaksāja. Es tādām provokācijām. Jā, tieši tā. Neuzķēros, un 3 sodus man viņi uzlika. 3 sodus par vienu lietu? 3 sodus, jā. Uzlika tur, labi. Varu tikai pateikt vienu, ka man uzreiz nākamajā dienā pienāca ļoti, pat tajā pašā dienā, daudz zvani. Starp citu, Imants Parādnieks piezvanīja, Aivar, es apskatījos tos tavus protokols, viņi tev tur izsauks, tu piekrīti visiem, jo tad tev būs mazāk jāmaksā. Jo tad tev būs mazāk jāmaksā. Sākās. Un mani atrod advokāti, arī Cēsu novada bijušais vadītājs Māris Niklas pensionārs. Viņš saka, Aivar, tu ņem advokātus. Par ko ir stāsts? Es apmaksāšu. Viņam laba pensija. Jā, tur taisnu muguru. Jā, tā, un man pieteicās advokāts, vispār vairāki, Facebookā, jā. Un es vienu izraudzījos. Un viņš izdarīja darbu. Principā sanāca Baltkrievijas variants, ka būtībā mani nelikumīgi arestē, bet vienkārši es par Imantu Parādnieku, jo mēs esam tādi diezgan labi paziņas vai kā draugi. Kā šis draugs saprot, viņš saka, tu piekrīti tam visam. Jā, tu piekrīti, jā. Es tev pazīstu, tu nepiekritīs, tas ir skaidrs, tu savu muguru turēsi, bet jā, tas ir, vecīt nevajag izmainīt sev sīknaudā, tas man tev nav jāstāst. Un man attaisnoja, un viss bija baigi forši, un nākamajā dienā jau Cēsīs eju vienā ēdnicā, ļoti populāra ēdnica, vadītāja mani ierauga, saka, no Lapšāna lūdzu naudu neņemt. Saproti, kaimiņš atbrauc, viņš pasaka, tu, Aivar, malacis, ka tu to darīji. Protams. Bet saproti, it kā publiski, reku viens tur, ko viņš vispār atļāvās, un reku policija viņu paņēma ciet, kas viņš tāds ir, vai ne? Un jo Aivar Lapšānu nenosauca televīzijā, vienkārši pateica, ka viens protestē. Tā, jā, kā viens protestētājs, jā.
Personas datu aizsardzības nolūkos. Jā, un viņi taču varēja man interviju paņemt vai ko, bet viņiem tas nav izdevīgi. Mini 3 reizes, kāpēc viņi to nedarīja. Viņiem nevis nav izdevīgi, bet viņiem to neļāva. Jā, un es jau gribētu vēl ar to drošības dienestu to oficieru aprunāties, kāpēc viņš vispārībā šitā to visu vadīja. Paskatīties viņam acīs, kāpēc tu tā darīji. Taču nekas tur būtu pat labāk. Kaut gan tu taču būtībā sabiedrībai piepalīdzēji, ja? Vismaz kāds kaut ko varēja protestēt. Ažiotāža bija taču milzīga. Milzīgi, tiešām. Tur teiksim, ar dažiem akordiem bija rezonance milzīga, jā. Tā kā, redzi, mēs nonākam pie tā skumjā, pat ne skumjā, pie tā reālā secinājuma, kad cilvēki ar mugurkaulu, ar savu nostāju īsti nav vērti. Tev taisnība, jau šito interviju klausīsies arī kādi rakstnieki, dzejnieki, mūziķi, tad es vienkārši to varu konstatēt, ka ļoti žēl, ka mēs neparādam kaut kādu savu stāju, izņemot varbūt Alvi Hermani, kurš nebaidījās un arī nebaidās, jo to jau varēja redzēt, ka viņam nevienu balvu neiedeva, pēdējās. Netīšām. Principā, principā represēts viņš. Viņš tiek represēts, jā. Un kā mums uzvesties, vai mums visiem klusēt? Jā, mani var nepaņemt uz kādiem koncertiem, mani var nepaņemt kādos projektos, bet es esmu paēdis. Un tev mugura ir taisna. Kas ir pats galvenais? Jā. Tev mugura ir taisna. Tas ir galvenais. Un tu sevi zaudētu. Tu saproti, tu nejustos pats vairāk, ja tu būtu gājis tādiem kompromisiem. Redz, lūk, tad tas kurzemnieki tad arī runā par tādiem cilvēkiem, kas tur savu muguru taisnu. Un šeit jau nav runa, kā tu saproti, par speciālu būšanu opozīcijā. Tas jau nav runa. Ir runa par to, ka tu redzi, kurš, teiksim, šī sistēma brauc greizi, un tu gribi to varbūt no katastrofas atturēt. Runa par to ir. Nav runa par kaut kādu, teiksim, piketēšanas dēļ. Par ko ir stāsts? Un paldies tev, kad es sākumā prasīju, vai mēs runāsim arī par politiku, ja tu teici, ka nē. Bet paldies, ka tu to arī, mēs pieskaramies šai tēmai. Politika ir visu, bet šī jau īstenībā nebija politika, tā ir dzīve īstenībā. Jā, jo es redzot, ko politiķi dara, it sevišķi jau deputāti, jo viņi būtībā ir atbildīgi par Latviju. Es varu pateikt vienu, ka būtībā tagad ir tas pats laiks, kas bija pirms Ulmaņa apvērsuma, kad Ulmanis kā praktiķis vienkārši nespēja vairs noskatīties, cik zemiski rīkojas tieši tautas pārstāvi, deputāti. Jā. Es pat, kā mēs turpināšu domu, te ir taisnība. Mēs paņemam apakaļ, mēs pieņēmām satversmi, kas bija principā tā laika Veimāras republikas, kas bija mums pirmās republikas satversmi, kas bija Veimāras republikas tāds rimēks vai kaut kas tam līdzīgs. Un kur šī satversmi novērta? Viņi novērst pie tā, kā Ulmans, kā teica, satversmi nevēl. Kā tu teici, viņš redzēja to ārprāt, uz ko šī sistēma velk, un viņš, savā izpratnē, kā viņš to mācēja, viņš mēģināja koriģēt, cik viņš varēja. Tādā es neattaisnoju apvērsumu, es mēģinu izskaidrot. Un mēs izdarījām eksperimentu ar savu tautu. Mēs otrais atjaunojām to pašu satversmi, tātad tos pašus nosacījumus, un atkal mēs esam nonākuši pie tās pašas situācijas, vai ne? Kad atkal mēs gaidām Ulmanu, piedodiet, bet Ulmanas mums nav jāgaida, mums ir pašiem jāstrādā. Tāpēc arī paldies Alvim Hermanim, ka viņš vismaz ir mūsu tas neformālais prezidents mūsu mākslas pasaulē. Tā arī to varētu pateikt. Viņš tur muguru taisni, tā izskatās. Jā. Ko, vēl viens dziesmu? Baigi forši sanāk. Es varu, teiksim, tev nodziedāt Labi. Tādu dziesmu, kurai nav vēl otrā pantiņa. Lūdzu! Interesanti, lai cilvēki paklausās.
gara kā diena bez maizes, man ēna bez tevis, pa zemi klīst. Man ēna kā saule, pa gaisu zilu, velti meklē kādu, ko sagaidīt. Nāk rīts ar gaismu un viltu, ar elpas vilcienu beidzamo liecinu. Katra lieta virs zemes var atnest mums nāvi, vienīgi vārds tavs stāv mirstībai pārī. Es kā kareivis ieroko zemē un dzirdu sirdspukstu sprādzienu pareizo ritmu. Nāk rīts ar gaismu un viltu, ar elpas vilcienu beidzamo liecinu. Katra lieta virs zemes var atnest mums nāvi, vienīgi vārds tavs stāv mirstībai pārī. Es kā kareivis ieroko zemē un dzirdu sirdspukstu sprādzienu pareizo ritmu. Tad mēs bijām liecinieki ciklam Tomorrow's Hits Today. Ja? Tad dziesma, kuru vēl nav pabeigta. Ja? Nu, tā ir, paldies, Aivar, tā ir fantastiska intriga. Jā, paldies, ka uzticējies, man tas patika. Man arī saruna ļoti patika, kurzemnieki ir priecīgi redzēt, kā jau teicu, tādus cilvēkus, kas dara, kas iet uz savu mērķi. Mēs šodien jau tādus daudz redzējām Vidzemē. Es atkārtošu to, ko es teicu jau meitenēm. Nepateicu toreiz pie kameras. Es arī Vidzemē esmu iemīlējies. Tas ir fantastiski cilvēki un fantastiski darīšanas. Un cilvēki, kas visā Latvijā tādi ir. Nu, mēs teiksim tev paldies un varbūt uz atvadām, kā vienmēr, tu jau zini, kā ir visiem partī, vai ne? Ir jābūt tai kulminācijai, jābūt tam liriskām beigām, varbūt kaut ko vienkārši meitenēm. Jo meitenes ir vislabākās. Nav kājas, tu pie sliekšņa, nāc ar visiem zābakiem. Mana sirds ir tavā riekšā, un tu man uz dubļus brien. Nestājies pie durvīm zvanīt, dvēsele durvīs atvērtajās. Nestājies pie durvīm zvanīt, dvēsele durvīs atvērtajās. Tikai tad, kad tu piemanīs, tikai tad es esmu mājās. Tikai tad, kad tu piemanīs, tikai tad es esmu mājās. Neaukājas tu pie sliekšņa, nāc ar visiem zābakiem. Mana sirds ir tavā riekšā, un tu man uz dubļus brien. Nestājies pie durvīm zvanīt, dvēsele durvīs atvērtajās. Nestājies pie durvīm zvanīt,
dvēsele durvīs atvērtajās. Tikai tad, kad tu pie manis, tikai tad es esmu mājās. Tikai tad, kad tu pie manis, tikai tad es esmu mājās. Tikai tad, kad tu pie manis, tikai tad es esmu mājās. Un tagad eņģeļu trompete sākti spēlēt, trompetēt. Jā. Nu, paldies. Kā saka, sirds palika uz plauktiņa.